Vīna aromāti tiek iedalīts 3 dažādās grupās. Pie primārajiem aromātiem pieder arī dažādi zaļie toņi. Un pēc tam filmā jūs redzēsiet, pie zaļiem tad ir tikko pļauta zāle, dažāda veida lapas, un kas nu vēl tur nāk klāt, varbūt pat siena notis, sparģeļi, paprika. Šie visi aromāti arī ir sajūtami arī vīnos, un tas nav nekas kā netipisks. Un šeit arī pie primārajiem aromātiem parādīsies arī dažādi veidi dārzeņa notis. Respektīvi ir atsevišķi vīni, kas varbūt vairāk parāda dārzeņu, varbūt pat bieti var just vai reizēm. Kas nāk tāds interesants prātā. Jā, tie paši sparģeļi, sarkanā paprika, tieši sarkanā paprika, zaļā paprika skaitās vīnā negatīvs aromāts, ja mēs kādreiz viņu jūtam, tas nozīmē, ka vīnogas ir ievāktas pārāk agri, pārāk zaļas. Šie visi aromāti mums ir savu veidu špikeris, kuru liekot kopā, mēs sākam saprast un jau veidot to bildi, no kurienes pats vīns ir nācis. Respektīvi, vīnoga veido šos aromātus augļainos, aromātus zaļās notis un dārzeņu notis. Ja mēs vīnā jūtam jau kaut ko vairāk, tas varētu būt kaut kāda rieksti vai sviesta notis, tikko sapults krējums, sapults sviestas krējums, pareizāk tā būtu. Vaniļa, tas viss savukārt nāk tie visi jau ir sekundārie aromāti, un tie visi nāk no vinifikācijas procesa. Tas nozīmē, ka ja vīnoga nav pakļauta ozolkoku ietekmei vai malolaktiskajai fermentācijai, ko es izstāstīšu, ko tas nozīmē, vai netiek izturēts uz savām nogulsnēm, tad vīns nekādā gadījumā nedrīkst parādīt šīs notis, respektīvi, ja vīnam nav ozolkoku ietekmi, jūs diez vai tur sajutīsiet vaniļu. Tas ir tas, ko es teicu, tas ir tas moments, kur skolotājs var izsīkrot manējo aklo degustāciju un pateikt, ka Ernest, nē, es iegūstu šeit 1 punktu, jo tu patiesībā esi kļūdaini kaut kādu citu aromātu, varbūt sajaukusi ar vaniļas notim. Respektīvi, ozolkoks vīnam, mums jau paši tagad noteikti sapratāt, sniedz vaniļas notis, amerikāņu ozolkoks sniedz bieži vien kokosrieksta notis, šis riekstainais aromāts, tas arī neveidojās no vīnogas pašas, tas ir no ozolkoka ietekmes, un atkarībā no tā, cik ilgi šis vīns ir izstrādāts ozolkokā, vai ozolkoks ir bijis jauns, pilnīgi jaunas mucas, vai viņš pirms tam jau ir izmantots, šie aromāti būs vai nu intensīvāk, vai mazāk intensīvi un izteiktāk, vai mazāk izteikti jūtami. Tālāk. Malolaktiskā fermentācija, ko es pieminēju, kad arī pie sekundāriem aromātiem, tas ir viens no, man liekas, ļoti skaistiem procesiem, ko vīnā bieži vien izmanto, īpaši no vēsākiem klimatiem, ja vīnoga augas vēsākos klimatos, tad tas ir moments, kad mēs ābolskābu pārfermentējam. Es nezinu, vai fermentācija ir īsti pareizais vārds, jo tas kā notiek baktērijas ietekmē, bet ābolskāba tiek pārvērsta pienskābē, kas ir ar mazāku skābumu līmeni, kā tieši par pH, ja mēs runājam, un viņi liekas ar apaļāku un patīkamāku. Respektīvi, bieži vien, ja vīnoga ir augusi diezgan tālu uz ziemeļiem, var likties diezgan agresīvs šis skābums, nepatīkams, un tad tiek ierosināts šī malolaktiskā fermentācija. Vairāk uz dienvidiem, ja mēs skatāmies, piemēram, Portugāles baltīņu ražotāji cenšas maksimāli no šī procesa izvairīties. Lai gan tas ir dabīgs process, un tas visbiežāk sākās neatkarīgi no tā, vai vīndaris to vēlās vai ne. Un, ja gribās no tā izvairīties, tad vīndarim ir jāpievienā papildus ķimikālijas, šajā gadījumā attiecīgi sulfīti vai kaut kā diezgan agresīvs šis vīns ir jāfiltrē. Nu, lūk, un malolaktiskā fermentācija ne tikai veido vīnā šo te patīkamo skābumu, tādu apaļāku viņu, bet arī sniedz vairāk šos te sviestainos un krēmīgos aromātus. Respektīvi, bieži vien, ka mēs jūtam šampaniešos, kas praktiski visi, jo viņi tiek ļoti tālu ziemeļiem kultivēti, jūtam šos tādu krējumu, saldā krējuma aromātu vai sviesta aromātus. Trešais, kas varbūt vinifikācijas procesa laikā, kas dod šos sekundāros aromātus, ir, ja vīna iztur uz tā nogulstēm, un bieži vien varbūt uz vīna pudeles etiķetēm var meklēt, var atrast surulī. Tas nozīmē, ka vīns ir izturēts uz savām nogulstēm.
Un, respektīvi, šīs nogulsnes, tās ir beigtās rauga daļiņas. Tajā brīdī, kad raugs ir izfermentējis visu cukuru alkoholā, vai arī vīndaris kaut kādā veidā ir iejaucies šajā procesā, vai varbūt alkohols ir pārāk liels. Nevis pārāk liels, bet sasniedz tādu procentu, ka raugs vienkārši mirst, viņš vairs nespēja tālāk darboties. Tad šādā situācijā raugi izgulsnējās uz pudeles. Šajā gadījumā pudelē vajadzētu būt horizontālai, izgulsnējās pudeles apakšējās daļas. Un man patīk viens apraksts, kas sāk darīt to, ko dara katrs sevi cienošs dzīves organisms. Viņš sāk sadalīties, respektīvi, ānā garā. Un šīs te rauga autolīzes laikā, jo ilgāk vīns tiek izturēts, jo vairāk viņā ir inkorporējās dažādu veidu raugu notis, ka tajā brīdī, ka vīns tiek iepildīts pudelēs, aizdarīts ar naturālo korķi visbiežāk, zem skrūvējumā korķa īsti skābekļa apmaiņa vīnā nenotiek, un viņš diezgan ilgu periodu saglabājās tieši tāds, kāds viņš ir iepildīts šajā pudelē, tad vajadzētu būt naturālajiem korķim, kas laiž cauri mikroskopisku skābekļa apjomu un lēnā garā gadiem nogatavina šo te vīnu. Tas, protams, attiecās tikai uz labas kvalitātes vīniem. Un attīsta šajā vīnā jau tādas nobrieduši vīna aromāts, kas varētu veidoties, kur meža notis, dažādi veidi dūmaks un es tagad nesreiz iedomāties kāds garšvielas notis, krustnagliņas, kā arī kāds kafijas, karamelis un šokolādes toņus. Šādus te aromāts bieži vien var just tiešām izturētos vīnos. Vienkāršie vīni, tādi varbūt, kas paredzēti ikdienišķai baudīšanai, visbiežāk sevi ietvers un tikai vienu veidu grupu, respektīvi mēs jutīsim tikai augļus, kaut kāds augļu aromāts, un to jau mēs varēsim uzskaitīt, piemēram, vienkāršā baltā sarkanvīnā mēs jutīsim tikai baltā sarkanvīnā. Tādā vienkāršā baltvīnā mēs jutīsim tikai bumbieru, zaļu ābolu un nezinu, varbūt vēl kādu ziedlapiņu tur arī varēs sajust, bet respektīvi šī kompleksitāte un daudzējais slāņēnums šajā aromātā nebūs jūtams, un savā veidā kādu periodu tas vīns var likties diezgan interesants, īpaši šie aromāti ir diezgan ekspresīvi un labi jūtami, bet ja mēs viņu baudam vienreiz, otrais, trešoreiz, tad kaut kur viņš sāk likties garlaicīgs, un mēs tā kā druscīti nogurstam no šiem te aromātiem. Tādi ir labākie vīni, kas jau reprezentē teju vai visu šo te 3 grupu aromātus. Un tad vīnzims, nevis vīnzims un vīndars, tad jau viņš sāks ņemt ārā savējos pierakstus un aprakstīs vīna buķeti. Respektīvi, par vīna buķeti nerunā vienkāršos vīnos, kur var just tikai viena veida aromātus. Tas ir vīna aromāts. Ja mēs runājam par kompleksiem vīniem, kur mēs tiešām varam skatīties un pētīt šo vīnu, tad mēs jau aprakstam vīna buķeti, un šādos vīnos ir visvieglāk arī pateikt ne tikai, kas tā ir pa vīnogu, bet gan izsakot līdzi ražas gadam, ražas stilam, konkrētajai vīndarīšanas specifikai un pat reģionam, un bieži vien pat vīna dārzam un vīndarim, jo katrs vīndars reprezentē savu vīna stilu. Ja jums patīk vīns siltāks, nekā varbūt ir paredzēts vai norādīts uz etiķetes, vai ja jums patīk vīns vēsāks, nekā ir norādīts uz etiķetes, tad jums viņš jābauda tādā temperatūrā, kā jums pašiem patīk vislabāk. Iemesls, kāpēc viņu vienmēr vajadzētu saskalināt, ir tas, ka jūs noteikti zinat, jūs esat ļoti gudri, šiem te aromātiem, viņiem ir katram savs smagums, un viņi izkārtojās glāzē, un tad bieži vien mēs varbūt viņus arī nesajūtam. Jebkurā gadījumā viņus ir vieglāk arī uztvert, ja viņi sajaucās ar skābekli. Un tad vajadzētu ieelpot un tiešām nokoncentrēties un saprast viņus. Reizēm man atsevišķi kolēģi dara šādi, bet tu patiesībā šos aromātus viņus varbūt daļu noķer, bet lielāko daļu tu vienkārši izpropeli laukā no savējā deguna gobuma, un tu īstiņus tā kā neuztver. Respektīvi, nevajag baidīties to degunu bāzt iekšā tajā glāzē. Tas ir pilnīgi normāli, bet tā uzmanīgi. Tad nākošais vīns varētu būt, kas ir bojāts, tas viņš ir pastiprināti oksidējies. Un es gribētu teikt, ka oksidācija šādā vīnā ir nevēlama. Tad mēs jutīsim sidra notis, kafijas, tofija, karameles aromātus, bet
Nu, te ir atkal tāds baigais jautājums, jo ir atsevišķi vīna reģioni, ir tāds Žurā, Francijā, kur savukārt šie vīni speciāli tiek pastiprināti, oksidēti, un mēs jau viņus saņemam tādu gandrīz vai brūnu, varbūt vairāk oranža, dzintra krāsā, un viņam ir šīs te visas sidra un kafijas notis un tofī, un tas ir speciāli tur tajā vīnā inkorporēts, viņš tā ir veidots, respektīvi ir situācijas un ir reģioni, un ir ražotāji, kas to speciāli dara, un ir situācijas un momenti, kad tas vīns ir jānes atpakaļ. Grūti atkal saprast, kas un kā, bet visbiežāk šāda stila vīnos, ja, piemēram, mēs šo pašu veldkārtu atnesam mājās, un viņš ir pēkšņi tejuvoja oranžā krāsā, un viņš smaržo pēc šī te iepuvušā ābola, tad tas arī ir bojāts vīns, un to arī tad korķi atpakaļ un nesam projām. Ar sulfītiem nedrīkst spēlēties, ja mēs viņus pievienojam pārāk maz, tad vīnam var sākties pāragra novecošana. Sulfīti ir nepieciešama, un visi vīni, pat tie vīni, uz kuriem nav norādīts etiķetes, kas satur sulfītus, visi vīni satur sulfītus. Vienkārši tas apjoms ir tik minimāls, ka par to nav jābrīdina pēc likuma, un tad to arī nenorāda uz etiķetes. Iemesls, kāpēc norāda sulfītus, kāpēc norāda uz etiķetes, ka vīns satur sulfītus, ir tā paša iemesla dēļ, kāpēc uz piena šokolādes norāda, ka var saturēt riekstus vai riekstu daļiņas, jo sulfīti ir viela, par ko diezgan daudziem cilvēkiem ir alerģija. Dekantēšanu, tas ir katra personīgais individuālais lēmums par vīnu, jo tāpatās kā par temperatūru, tas ir personīgi. Man pašai nepatīk vīnu dekantēt, ja vienīgi tas nenozīmē atdalīt vīnu no nogulsmes. Precīzi attaisīt vīnu ātrā vaļā un ieliet karafē, tas man personīgi nepatīk, jo man liekas, ka vīns zaudē kaut kas no viņa izplūst un izaerējās laukā. Es tiek kaut kādu veidu aromātus, gaistošākus viņš pazaudē, un to momentu pirmo, kurus to vīnu var uztvert, kas saņem tajā pašā pirmajā brīdī, kad viņš ir atvērts, viņš eksplodē, sajūtot skābekli. Un tad ir nākošais moments. Reizēm cilvēkiem patīk dekantēt vīnu, jo pēc stundas viņiem liekas, viņš būs labāks. Viņš būs nevis labāks, bet viņam parādīsies tie aromāti, kas konkrētiem cilvēkam, Jānim vai Pētrītim, patīk vislabāk. Respektīvi, viņš gaida šos aromātus. Man patīk viņu atvērt un skatīties līdzi tajā glāzē, tai vīna attīstībai, tai vīna aromāta attīstībai. Un tad es redzu, ka viņš pēc 15 minūtēm ir šāds, pēc pusstundas šāds, 45 tāds, un pēc stundas jau parādās tie aromāti, kas tam Jānītim, Pētrītim patika, bet viņš nav sajūtis tā vīna attīstību. Un, diemžēl, reizēm ir arī tā, ka vīnu atverot vaļā un paturot stundu, viņš pat noplok, viņš paliek neinteresants, un tā arī jāuzmanās. Bet ir citi cilvēki, arī vīna speciālisti saka, piemēram, atsevišķus vīnus vajag atvērt vaļā un vismaz 2 dienas turēt dekanterī vai atvērta pudele. Baltīnam parasti ir drusku mazāka tā glāze. Tā iemesla dēļ, jo viņš tomēr jāpasniedz augsts, lai viņš lielāks tas vīna apjoms parasti tiek arī pildīts 2/3, lai viņš tik ātri nesasilst, un viņam varbūt nav tik daudz šo te aromātu grupu, kurām sakrāties tajā glāzē. Savukārt cepumīgi parasti tiek pasniegti lielākās glāzēs, platākās glāzēs, viņš var atļauties būt druscītiņi siltāks, un šeit telpā viņi parasti lai 1/3 no glāzes, lai ir kur šiem kompleksajiem aromātiem sakrāties. Kāpēc es saku ka tas ir no grāmatām rakstīts? Tāpēc, ka vīnu profesionāļiem ir viena vienīga glāze, visbiežāk, no kuras viņi dzer, un tā saucās sommelier glāze, viņa ir milzīga izmēra, un tur jau viņi lej vienalga, kuru vīnu viņi vēlās. Protams, ja viņiem būs iespēja restorānā vai kā, viņi noteikti vēlēsies, lai viņiem pasniedz atbilstošajā glāzē. Bet man liekas, man pašai mājās ir viens formas glāzes, kas man ir tik mīļa, un vienalga vai balts vai dzirkstošs vai sarkans, es dzeru visus vīnus no tās glāzes. Jā, ja pastāv uzskats, nevis pastāv, bet vajadzētu tā būt, respektīvi šīm te glāzes malas augšējā daļā viņas sakļaujās druscītiņi ciešāk, lai šie tā aromāti neizplūst uzreiz laukā. Tas ir tas iemesls, kāpēc varbūt no tādām plaši apkārtām glāzēm mēs bieži vien šos daļu aromātu pazaudējam, jo viņi vienkārši izplūst ārā, viņiem nav kur sakrāpties, nav kas viņus tā kā savāc kopā.
Dažiem patīk runāt par to, ka šīs glāzes maliņas ir izveidotas tā, ka perfektā veidā uzlīst uz mēles, un tagad es sajūtu tieši to, kas ir jāsajūt. Ja mēs darām vīnu pareizi, respektīvi iedzeram viņu un pa visu muti izskalojam, tad atšķirībai nevajadzētu būt. Noteikti ir vērts pateikt, ko es vēlos, varbūt vairāk, vai tas ir savs vīns, vai tas ir pussauss vai salds. Un pretēji tam, kā varbūt reizēm cilvēks saka, mamma, kas bija visam maziņa, viņa mācīja, nē, fuj, tie saldie vīni, bet nē, tas nav patiesībā viena no pasaules dārgākajiem vīniem, ir deserta vīni. Respektīvi, jums ir jānorāda tās vēlmes, kādas jūs gribētu. Tas galīgi nav muļķīgi pateikt, ka es vēlos varbūt pussausu vai saldu vīnu. Muļķīgāk varbūt būtu tam sausiem vīnam, bet cukuru klāt. Man pasniedzēju universitātēs ar citu vienkārši ļoti atklāti man paziņoja, jo viņai nepatīk sausie vīni. Respektīvi, vajag norādīt to, ko jūs vēlaties, vai tas ir dzirkstoši vai kāds. Ja jūs vēlaties varbūt vairāk kaut ko uzzināt, vai kā jūs droši varat prasīt, vai šis ir augļains, vai viņš ir izturēts ozokoku mucā. Ozokoku mucā vīns visticamāk būs pilnmiesīgāks un biezāks vīns un tāds svaigs un augļains. Jūs varat teikt, ka jūs vēlaties svaigu un augļainu vīnu. Tam vajadzētu norādīt vīna pasniedzējiem, ka jūs gribat visbiežāk arī varbūt tādu zemu alkohola līmeni, nepārāk augstu alkohola līmeni un tādu vieglu gaisīgu vīnu, kas nav izturēts ozokoku mucā. Šāda veida atslēga vārdi. Par sarkanvīniem runājot. Tur ir, protams, sarkanvīni arī ir viegli un augļaini, un tādi, kas ir biezāki un izturēti ozokoku mucās. Nu jā, tie varētu būt tie atslēgas vārdi. Aizvainojoši varētu būt, ja jūs sakat, fuj, es negribu tur tādu vai šitādu, un tad tam vīna cilvēkam, kas jums servē to vīnu, viņam liekas, ka tie visi vīni ir labi un tādu, viņš īsti nezinās, ko varbūt viņš nedrīkst jums dot. Varbūt vairāk ir vērts norādīt, jā, tiešām nekautrējoties, kādu tieši vīna stilu jūs vēlaties. Šo te desu, ja jūs nogriezāt slīdu, bet es viņu neturās uz galda, es viņu tā lieta, ja. Jo jūs nebūtu tik laipni un nenogriezt man taisni. Ok, viņi tā paskatījās uz mani šausmām, pēc tam nogriez, bet iedeva man otru.